Dažreiz mēs varam redzēt tādas situācijas kaut kur ārā vai veikalā, ka vecāki ne ļoti optimāli uzvedās ar saviem bērniem, tīpaši maziem bērniem. Šodien par to jautājumu mēs uzaicinājām Maritu parunāt. Čau, Marita. Čau. Marita ir paši 2 bērni, viņa ir vadītājs, viņa ir savs kolektīvs, un biznesa vadītājs. Tā kā Marita ir ļoti daudz pieredzes ar dažiem cilvēkiem, un es domāju, ka tu vari mums pastāstīt, kāpēc tā notiek. Noteikti tāpēc, kad vecākiem nav tās zināšanas, ko tad īsti darīt ar tiem bērniem, kā tikai no varbūt savas personīgās pieredzes, kā viņus bērnībā vecāki ir audzinājuši un skolojuši, tur varbūt bļaustoties, iedodot reizēm arī, teikšu tā, pa pakaļu, ja? Un tie bija tie instrumenti un tie bija tie risinājumi, kā mēs vispār augām. Es arī pat esmu atceros žagarus un ziksnu, ja, neklausīšanu. Varbūt mūsu laikos nav vairs tik daudz tas ar to sišanu un to, bet to, ko es esmu novērojusi, gan kā varbūt mamma, kā vadītājs, vispār kā cilvēks, ejot pa ielu, kad vecāki nezin, kā tik galā ar bērnu emocijām, ja? Kad bērns bļauj, bērns kaut ko grib, veikalā nokrīt zemē, protams, visi cilvēki skatās, un tagad mammā vai tētiem ir kauns, un kā to bērnu vispār apklusināt, un tad vai nu sāk bļaut uz viņiem, vai nu taisīt muticiet, vai nu kratīt, tie ir dažādas, ja? Un tas ir tikai tāpēc, ka vecāki nezin, kur to bērnu lai dara. Vienīgais, ko ir fiziski kaut ko viņam izdarīt. Ja? Bet reāli var kaut ko darīt? Var darīt, bet ir tāda lieta, ka vecākam nav jākaunās par to, ka viņu bērns varbūt bļauj. Un var ar to bērnu noregulēt, var ar viņu sarunāt. Tas varbūt aizņems vairāk tās par 1-5 sekundēm vai par minūtēm, bet tas nebūs tā, ka viņu vēl trakāk uzjundīs, ka viņš jau to pastiprināti izgāzīs visu savu žulti, ja, ka viņš jau, es vēl parādīšu, tu man tagad neteiksi, kā man dzīvot. Un vecākiem reizēm pašiem kauns, ka Dievs mans bērns tagad bļauj, kā cilvēku uz mani skatās, ja. Tā vecākam pašam arī ir jāsaprot, ko viņš var darīt, un kad tas ir normāli, kad tad bērns nokrīt zemē, reizēm pabļaustās, ka viņam vajag nopirkt kādu mantu vai konču, un tas vecāks arī nav ne pirmais un pēdējais, kuram ir tādi bērni. Ja? Vienīgais tas, kā viņi tik galā. Un veikalā viņš ir tāds vienīgais tajā brīdī. Jā. Okay. Kā tu redzi, mēs runājam vispār par vienītiku, ja? Tā kā mēs runājam par to grāmatu, ka grāmata ir ļoti palīdzējusi daudziem cilvēkiem tikt galā, ja? Bet reāli būšot, es mammiņa, piemēram, ja? Man ir 2 bērni, un dažreiz traki, kas notiek, ja? Tā kā ar viņiem veikalā nevar aiziet, jo tur ārprāts viņi skrien un kliedz, un viņiem visu vajag vienā momentā brīdī, un dažreiz tu, zini, apjuki, ar ko sākt, ja? Vai ko darīt. Ko tu vari parekomendēt, un skatoties no tas dienetikas puses, no tā viedokļa? Ja. Tā kā es jau esmu gudra, un es zinu, kas tā grāmatā ir rakstīts, man ir vieglāk viņus savākt un nomierināt, lai viņi neiet un netrako. Nav man tā, ka viņi iet veikalā un pie rokas nāk un protams, aiznesās, viņi atnes, man vajag šito pirkt, vajag to pirkt, māma atnāc tur, māma šito vai to. Es domāju, ja tagad skatās mums mammiņas, tagad viņi visi sapratīs, ja, ieraudzīs savus šito dzīves stāstu, ja. Vai viņi saka, neņem šito, un viņš noteikti paņems to, vai viņš saka, ej tam garām, un viņš tieši skatīsies tur. Un tas ir arī tā, kā bērns mēģina arī izaicināt vecākus, ko tad viņš tur darīs. Un, protams, ka viņam tā ir spēle, viņš vajag ar kaut ko sacensties un skatīties, ko tad. Un man bērnā arī dara, man tās, viņš tāds iet un kaut ko grib ņemt, un tad viņš skatās uz mani, es kaut ko teikšu vai nē. Un es saku, šis mums nav vajadzīgs. Es saku, mums ir vajadzīgs
piemēram, nezinu, mums nav ābola vajadzīgi, mums iesim pie siera nodaļas un pirksim sieru. Un tu zini, ka viņam to uzmanību viņš pārbīdi uz citu, virzienā. Un tas nav grūti, jā. Otrs tas, ja es nezinātu, es teiktu, neaiztiec, tas ir, mums šito tagad nevajag, ko tu vispārībā tur, mums taču savu, ja? Ir starpība, kā to mazo bērnu, tu ej uz veikalu, ja var skriet ar viņu arī varbūt daudzīties, reizēm apskriet apkārt un visu, un viņam jau apnīks, tāpēc, ka, bet viņam jau vajag ar kādu kaut ko sacensties un vienmēr mēģināt izaicināt. Bet saprotot to, kā tas bērns uzvedās, un ko tu vari viņam darīt, un kā tu to visu var atrisināt, tas ir, teikšu tā, nav grūti, bet ir grūti tad, kad tu nezini. Un nav grūti tad, kad tu zini, kā to darīt un atrisināt tās visas lietas. Bet klausoties tevi, var tā, zini, sajust tādu mieru no tevi. Tā kā iet tāds miers, ja? Tas, man liekas, ka taviem bērniem ļoti paveicās, jo blakus ir tāda mamma, kura nav zina šito, kura mierīgi var vienkārši pateikt, klausies, vai kaut ko citu paskatāmies, ja? Tas arī iet no tās grāmatas, tev tāds miers vai? Jā, tas tā ir. Tāpēc, kad, ja es sevi, teikšu tā, savākšu un neuzsprākšu kā kāds vulkāns un nebūs izvirdums un tur nenāks man ārā dūmi, no man visām pusē. Tāpēc, kad man jau viss jau ir tā jau, kā saka, sakāpināts. Protams, tie bērni jau redz, viņi ļoti labi jūtas, un viņi ļoti labi saprot, kā mammas jūtās, kā tēti, viņiem vajag paskatīties. Jūs nevar domāt, ka bērns varbūt ir maza auguma vai viņam tur maz gadu, ka viņš nesaprot. Viņš jūt, viņš arī ir cilvēks, viņam tikai maziņš ķermenītis, bet viņš ļoti labi saprot. Es varu pastāstīt vienu tādu epizodu, un tētis sanāca mājā, bišķiņa pasvinējis kaut kur ar saviem darbu kolēģiem. Un es redzu, man varbūt gadi kādi, es nezinu, 4-5, un viņš nāk un man tā smaka riebjās. Un viņš kaut ko man stāsta, un es saku, tēti, tu jāiet gulēt ir. Viņš saka, ko tu vispār saproti? Un tad es domāju, es daudz ko saprotu. Un tad, kad es izlasīju dienētu, es domāju, man uzreiz tā salikās ļoti daudzas lietas pa plautiņiem. Puzzles. Jā, tāpēc, ka tātad vecāki uzskata, ka tu esi maziņš bērns, tu neko nesaproti, izaugs liels, tā mums tā saprašana. Un tā arī daudz vecāki skatās uz tiem bērniem. Maziņš neko nesaprot, bet tie bērni reizēm daudz vairāk saprot, nekā vispār mēs spējam iedomāties. Jā. Bet ļoti labi, ka mēs atradam šodien atbildi ar tevi, ka mierīga mamma un mierīgi bērni, vai ne? Jā. Tā kā vajag kaut ko ar sevīm sākt, vai ne? Kaut ko darīt. Protams. Ja sāc ar cilvēks var teikt, kas citiem jādara, viņš dara to, ko viņš saka citiem, ka nevajag tā darīt. Un pats tā var dara. Jā, tas ir jāstrādā pašam ar sevi. Varbūt tas nav vienas dienas tur darbs, bet patstāvīgs ar pašu izglītošanos, sevis, izaugsmē, tas ir ļoti liels darbs īstenībā. Tie cilvēki, kuri zina, par ko iet runa, saprot, cik tas nav tāds viegls darbs, tā teikt. Tieši tā. Paldies, Marita, tev liels. Ja jūs gribat paskatīties, mums vēl ir citi video. Tajā augšā mums būs links norādīts. Jūs varat paskatīties ar citiem vecākiem, kā viņi uzvedās un kā viņam notiek viss tā dzīves ritms ar viņu bērniem. Paldies, Marita, tev liels. Bija ļoti, ļoti interesanti. Nāciet uz Latvijas Dienetikas centru, pērciet grāmatu, laiku šim video, vai ne? Jā. Rakstiet komentārus, un mēs jūs gaidām ciemos. Mēs atrodamies Krišjāna Valdemāra iela 20 Office 2, un uz tikšanos, vai ne? Jā, uz tikšanos. Visu labu! Paldies, Marita!